Žēlastība jums un miers no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Amen. Šajā dienā mēs pārdomāsim Dieva vārdus no Jāņa evaņģēlija 16. nodaļas. Jēzus saka: bet tagad es aizeju pie tā, kas mani sūtīs, un neviens no jums nejautā man, kurp tu ej? Jūsu sirdis ir skumju pārpilnas tādēļ, ka to jums esmu pateicis. Taču es jums saku patiesību, jums ir labāk, ka es aizeju. Ja es neaizeju, aizstāvis pie jums nenāks, bet ja es aizeju, es viņu sūtīšu pie jums. Un atnācis viņš pārliecinās pasauli par grēku, taisnību un tiesu. Par grēku, tādēļ, ka tie netic man, par taisnību, tādēļ, ka es aizeju pie Tēva, un jūs mani vairs neredzēsiet, par tiesu, tādēļ, ka šīs pasaules valdnieks ir notiesāts. Man vēl ir daudz ko jums teikt, bet šobrīd jūs to nespējat nest. Bet kad nāks viņš, patiesības gars, viņš vadīs jūs visā patiesībā, jo viņš nerunās no sevis, bet runās to, ko dzirdēs, un pasludinās jums visu, kas nāks. Viņš pagodinās mani, jo viņš ņems no tā, kas ir mans, un jums pasludinās. Viss, kas pieder Tēvam, ir mans. Tādēļ es jums sacīju, viņš ņems no tā, kas ir mans, un jums pasludinās. Āmen. Mīļais Kungs Jēzu Kristu, mēs lūdzam, lai Tu arī šajā brīdī mums dāvini Tavu svēto garu, ka mēs spējam saprast un satvert Tavu svēto vārdu patiesību. Nāc pie katra no mums un svētī Tavu vārdu patiesībā, jo Tavs vārds ir un paliek mūžīga patiesība un dzīvība. Amen. Sēdieties. Jēzus toreiz saviem mācekļiem teica: bet tagad es aizeju pie tā, kas mani sūtīs, un neviens no jums man nejautā, kurp tu ej? Toreiz mācekļi nejautāja, bet mēs gan varam jautāt: Jēzu, kurp tu ej? Ir labi vērst savu skatienu uz Jēzu un jautāt, ko viņš dara un kāpēc viņš kaut ko dara, jo viņā mēs vēl aizvien atrodam visu, kas mums dzīvei ir vajadzīgs. Zelta meklētāji ar lielu rūpību ņem un sijā smiltis un meklē tik ļoti iekārojamos zelta gabaliņus. Tie pārcelām milzīgu daudzumu smilšu, līdz kaut ko atrod. Tāpat līdzīgi arī mēs nākam pie svēto rakstu vārdiem, ar rokām dziļi, lasām, domājam un jautājam: Jēzu, kurp tu ej? Ko tu dari? Un kāpēc tu kaut ko dari? Bet svēto rakstu vārdi nav tikai kāda informācija par Jēzu. Tie ir kaut kas daudz, daudz vairāk. Mūsu ticības tēvs Mārtiņš Luters pat izteica šādu tēzi, ka svētie raksti ir iemiesotais Dievs. Tātad, ja vēlamies sastapt Dievu un viņu uzklausīt, mēs ejam pie svēto rakstu vārdiem. Piemēram, ja mēs lūdzam no Dieva mierinājumu, tad mums nav jāgaida kāda mistiska balss no debesīm vai kaut kāda iekšēja pārliecība sirdī. Mēs vienkārši ņemam Bībeli un lasām par tiem apsolījumiem, kādus Dievs mums ir atstājis. Svētie raksti patiešām mums ir dotais paradīzes dārzs, kurā mēs varam ieiet un atrast Dieva klātbūtni un padomu.
Bet daudzi no jums jau noteikti esat pamanījuši, cik grūti ir ieiet šajā paradīzes dārzā, cik grūti ir uzsākt lasīt Bībeli. Tu kaut ko sāc lasīt, bet ātri vien apstājies, jau netiec tālāk. Vārdi liekas sveši un trūkst saprašanas par to, kas tad īsti tiek pateikts. Bet šī pirmā barjera, ar kuru mēs visi sastopamies, norāda uz to, ka bez paša Dieva palīga mēs nevaram iztikt. Tāpēc jau no seniem laikiem svēto rakstu lasītāji lūdz Dievu, lai viņi varētu saprast. Lai Dievs ir tas, kas atver sapratni un vairo ticību. Un tas ir vajadzīgs arī mums, lai mēs svēto rakstu vārdos ieraudzītu Jēzu un jautātu: Jēzu, kurp tu ej? Ko tu dari? Un es jums atgādināšu vienu no labākajām atbildēm, kura mums ir jāpatur prātā. Ka viss, ko Jēzus dara vai saka, ir mūsu dēļ un mūsu labā. Jēzus pirms savām ciešanām un nāves jau bija sacījis saviem mācekļiem, kurp viņš iet un ko viņš dara. Un tomēr mācekļu uzmanība nebija palikusi pie Jēzus vārdiem, bet pie saviem priekšstatiem un gaidām. Viņi nejautāja Jēzum, kurp tu ej, jo visticamāk nemaz negribēja dzirdēt atbildi. Tie aizvēra savas acis un ausis un cerēja, ka lietas notiks kaut kā citādāk, nekā Jēzus to ir sacījis. Tie cerēja, ka Jēzus atnesīs ārēju mieru ar spēku un varu. Un šajā uzvaras un spēka valstībā arī viņiem būtu kāda silta, laba vietiņa. Bet šeit jāsaka, ka arī mēs neesam atrauti no šādas mācekļu domāšanas. Mums katram ir savas gaidas par šo pasauli un par savu dzīvi. Un tad nereti gadās, ka to, ko paši gaidām un ceram, mēs mēģinām izspiest no Dieva. Taču mēs nevaram no viņa sagaidīt lietas, kuras viņš nav apsolījis. Un kā mēs varam zināt, ko viņš ir apsolījis? Mums ir jāņem rokā Bībele un jāskatās, ko tad Dievs ir apsolījis un ko viņš nav. Pat šīs pasaules gudrie un psihologi norāda, ka nereālas gaidas traucē dzīvot un atņem mums mieru. Tās bojā mums dzīvi, kā arī dzīvojot nereālās gaidās par kaut ko, ko mēs tiešām vēlētos iegūt, un mēs vēlamies kādreiz ievilkt tajā arī citus, un tad dusmojamies, ka lietas nenotiek tā, kā vēlamies. Bet šeit es atgādināšu vienus no svarīgākajiem Jēzus vārdiem. Ja kāds grib man sekot, tas lai aizliedz sevi, ņem savu krustu un seko man. Šī sevis aizliekšana jau ietver sevī to, ka mēs noliekam savas gaidas un domas un mācāmies uzticēties, ka tas, kur un kā Jēzus ved, ir tas labākais. Un tad kādā brīdī šķiet, un es pats to esmu piedzīvojis, mēs saucam, ak Dievs, nu ne jau tā un tikai ne to. Bet tad pēc kāda laika es redzu, ka tomēr tur, kur Dievs ir vadījis, tas ir bijis tas labākais un pareizākais. Jēzu, kurp tu ej, ir svarīgs jautājums. Tam blakus nemazāk svarīgi ir mūsu atbilde. Jēzu, es iešu tev līdzi, es tev sekošu. Mēs viņam sekojam ticībā, ar attieksmi, ar savām domām, visā, ko viņš ir teicis un darījis. Jēzus toreiz teica, ka viņš iet pie tā,
kas viņu ir sūtījis. Mācekļi skumst, viņi redz, ka lietas nenotiek tā, kā viņi to vēlas, un tomēr Jēzus turpina viņus iedrošināt, sakot: jums ir labāk, ka es aizeju. Ja es neaizeju, aizstāvis pie jums nenāks, bet ja es aizeju, es viņu sūtīšu pie jums. Jēzus aiziet pie sava tēva debesu godībā. Un vēstulē ebrejos īsos, skaistos vārdos ir aprakstīts, kāpēc viņš to dara. Kristus iegāja debesīs, lai no tā brīža stāvētu par mums Dieva klātbūtnes priekšā. Vai sadzirdējāt? Šeit atkal ieskanējās šie svarīgie vārdi, kāpēc Jēzus kaut ko dara. Visu viņš dara mūsu dēļ. Arī aiziedams pie Tēva debesu godībā, viņš nenovērš no mums savu skatienu. Viņš nav mūs aizmirsis. Viņš valda pie Tēva labās rokas debesīs, lai vienmēr iestātos par mums. Viņš patiešām stāv par mums Dieva klātbūtnes priekšā. Viņš stāv par mums, lai mēs zinātu, ka visa pasaules aina un arī mūsu dzīve ir zem viņa kontroles. Ak, cik viegli to visu ir pateikt. Bet grūti to satvert, kad iekrīti tādā nopietnā pārbaudījuma un grūtību bedrē. Kad tu piedzīvo sāpes, tad tu jau jūti un domā kaut ko citu. Un pirmā doma, kad piedzīvo grūtības, nav: ak jā, Jēzus jau debesīs valda, viss būs kārtībā. Bet pārbaudījuma brīžos mēs esam tādi paši, kā Jēzus mācekļi toreiz. Mēs skumstam, ka lietas nenotiek tā, kā mēs to gribam. Un tomēr Jēzus arī no mums neatkāpjas, bet iedrošina, ka ne tikai viņš debesīs stāv par mums Dieva klātbūtnes priekšā, bet viņš sūtīs aizstāvi Svēto garu. Tas nāks pie mums, mājos mūsos, vadīs mūs. Pat aizlūgs par mums tādos brīžos, kur mēs izmisuma un sāpju nomākti nezināsim, kas un kā mums jālūdz. Bet Jēzus par mūsu lielo aizstāvu pasaka vēl kaut ko daudz vairāk. Un atnācis viņš pārliecinās pasauli par grēku, taisnību un tiesu. Par grēku, tādēļ, ka tie netic man. Par taisnību, tādēļ, ka es aizeju pie Tēva, un jūs mani vairs neredzēsiet. Par tiesu, tādēļ, ka šīs pasaules valdnieks ir notiesāts. Arī šie Jēzus vārdi par Svēto garu nostājas pret mūsu domāšanu. Mācekļi toreiz iespējams sagaidītu, ka aizstāvis Svētais gars tomēr īstenos dzīvē to, ko viņi grib. Labi, Jēzus aiziet pie Tēva, bet tad varbūt Dieva gars nāks un īstenos to, ko viņi sagaida. Bet Jēzus sacītais par aizstāvi pievērsa mācekļu uzmanību galvenajam, ka Dieva mērķis ir cilvēka izglābšana mūžībai. Tāpēc Jēzus nesaka, ka atnācis Svētais gars pārliecinās pasauli, ka tomēr šeit ir diezgan labi. Tas sacīs, ka ar cilvēci nemaz nav tik slikti, ir nepieciešami tikai tādi sīki uzlabojumi. Ka tu tikai tici, darbojies gara spēkā un sekos labklājība un miers. Aizstāvis Svētais gars nāk un aizvien pārliecina par grēku, taisnību un tiesu.
Bet šeit mums tā kā nevajadzētu nostāties pasaulē pretim un sacīt, tā kā mēs esam šeit draudzē, tad tas uz mums vairs neatiecas. Bet vai nav tā, ka arī šodien aizstāvim pie katra no mums ir daudz ko darīt? Šim lielajam aizstāvim ar vienu ir jāklauvē arī pie kristīgās draudzes durvīm un sirdīm un jāpārliecina par grēku, taisnību un tiesu. Daudziem, kas it kā nes kristieša vārdu, kas ir kristīti un ir iesvētīti, viņiem ir viss kas cits, izņemot pārliecību par savu grēku. Pārliecība par citu grēkiem noteikti, bet par saviem nē. Mūsdienās no cilvēkiem iztukšotās baznīcas liecina, ka cilvēki, kas reiz ir nesuši kristieša vārdu, ir pazaudējuši pārliecību par grēku. Bet tad tālāk šeit mēģināsim padomāt loģiski, kādas tam ir sekas. Bet ja nav grēka, tad nav vajadzīgs arī grēku piedevējs. Bet ja nav vajadzīgs grēku piedevējs, tad cilvēks dzīvo pats ar savu taisnību, ar kuru viņš Dieva tiesas priekšā pastāvēt nevarēs. Ja Svētais Gars nepārliecina par mūsu grēka smagumu, tad viņš arī nevar pārliecināt par Jēzus nopelna lielumu. Ja Svētais Gars nedara mūs par Dieva bērniem, tad kā lai mēs piesaucam Dievu par savu tēvu? Tādējādi noraidot galvenās lietas, tiek noraidītas arī citas. Noraidot aizstāvja darbu, kas pārliecina par grēku, tiek noraidīts arī mierinājums, ko tikai viņš dāvā tiem, kas pieder Dievam. Ja vārds grēks kļūst mums par traucēkli labākai dzīvei, tad arī Jēzus kļūst mums par traucēkli. Viņš tiek nobīdīts malā. Ja viņš tiek nobīdīts malā kā grēku piedevējs, tad viņš tiek nobīdīts malā ar visiem mierinošajiem apsolījumiem, kurus ir apsolījis saviem uzticīgiem sekotājiem. Un tomēr Dievs patiešām grib būt mums par patvēruma, miera, drošības un prieka avotu. Bet mūs mīlēdams, viņš nemainīs mirkli pret mūžību. Vispirms viņš vēlas dot mums galvenās lietas, un ir jau tā, ja mēs pievēršam uzmanību galvenajām, proti savos grēkos atzīstamies un dzīvojam no grēku piedošanas, kur esam aicināti svinēt ik svētdienu, tad arī visās citās lietās mūsu ticība vairosies. Kur mums tiek piedoti grēki, tur visa pasaule tiek darīta jauna. Dzimst ticība un paļāvība, ka tas Dievs, kas par mūsu grēkiem ir miris pie krusta, patiešām arī valda mūsu labā pie Tēva labās rokas godībā. Ja mūs pārliecina apsolījumi par grēku piedošanu, tad mūs pārliecinās apsolījumi par Dieva gādību un klātbūtni. Īsi sakot, galvenā doma šeit ir pavisam vienkārša. Tās īstās lietas mēs liekam kā galvenās, bet pārējās jau arī tad sekos. Tāpēc Dievs palīdz Dievs katram no mums ieraudzīt un turēties pie galvenajām lietām. Āmen.